everyone can have all possible opportunities to be successful in their personal and professional life and contribute to the development of the community. Sveiki! Vadītājas no jauniešu nodarbinātības pašvaldībās, brīvprātīgais darbs, prakses vietas, algots darbs. Mums bija diskusija grupu, kā meitenes gāja, kā jūs vērtējat? Manuprāt, gāja ļoti labi, jo mēs nonācām pie tādiem tiešām vērtīgiem secinājumiem un priekšlikumiem, kurus tālāk ieviest pašvaldībās un aizvest mājās kā savu bagāžu. Mēs krāvām mazus koferīšus un beigās salikām vienā lielā. Mums ir kārtīgi bagāži, tie, kas brauks tālāk, būs jādomā, kā tos apakot. Jā, bet idejas ir daudz un priekšlikumi bija tiešām produktīvi un reāli arī kaut gan bija domas lidoja augstu. Tomēr mēs kaut kā viņus safokusējām un es domāju, ka būs un kad uzņēmēja darbība tā nodarbinātība tieši pašvaldībās jauniešu vidū cerams uzlabosies. Ļoti interesantas diskusijas. Bija pat pretargumenti, argumentēti un uzreiz bija pretarguminācija. Ļoti interesanti. Es domāju, ka arī rezultāts būs redzams priekšlikumos. Un kāda varbūt būtu jūsu galvenā atziņa? Galvenā atziņa, kad ir jādod jauniešiem iespēja darboties, ir jādod iespēja strādāt un ir jāveicina viņu pašu vēlme meklēt šo darbu, iet varbūt pie darba devēja, mēģināt, censties, ir jāļauj viņiem darīt to, ko viņi grib visvairāk darīt, lai ir priekš no rīta pamosties un iet uz to darbu un lai nav tā, ka ar skābu ģīvi jāiet un lai arī jau skolā, lai no mazotnes jau māca to, kad gribās un kad jāstrādā ir nevis tāpēc, ka lai es varētu paēst, jāstrādā ir tāpēc, lai es varētu piepildīt sevi. Un bija tāda dalībnieku vidū atziņa, ka jaunietis labāk spēja iemācīt, pastāstīt un iedvesmot.